mēs runājam par Volvo drošību. Volviķiem tā feature, kad man bija situācijas, kur braucot Siguldā pēkšņi priekšējā mašīna strauji nobremzēja, un man mašīna arī reāli tā kā nobremzēja. Tad ir bija situācijas, kur kaut ko viņš tur saprot, ka pēkšņi jābremzē, bet viņa prāt, kaut kā tā situācija viņš bremzē, un tad tā josta tev brīvāk, un viņš momentāli nostiprinās un pievelk tevi klāt. Internetā nejūtās features, bet ir tās situācijas, kur reāli nostrādā tā sistēma. Volviķiem es kaut kad pētīju, ir diezgan daudz aktīvā tāda drošība, jo pasīvā drošība, laikam, skaitās, ka tev ir tur konstrukcijas un tādas visādi tie mehānismi, ko ir izdomāti, bet aktīvā drošība ir tad, kad ir kaut kādas tehnoloģijas, vai tur sensori, tur spilveni, kas tur mēra visu ko, un, piemēram, es zinu, ka tad, kad gaitā brauc ārā no pagalma, tu jau neredzi ap sētu, kas ir apkārt. Ja es pareizi saprotu, tad viņam ir tā sistēma tāda, ka viņš ar to, raida tos signālus vai ko, un viņš var sajust, ja tev aiz tās sētas tuvojas mašīna, un tu vari fakti fiziski neredzēt, bet viņš zinās, ka tur nāk, viņš bļaus, vai, piemēram, autostāvvietās, tu brauc ārā, un tev priekšā kaut kādas mašīnas, un no aizmuguras kaut kur tur sāniem tojās cilvēki, viņš jau tev bļauj tā kā brīdina, un līdz ar to viņam visādi tie mehānismi ir, kas sistēmas, kas rūpējas visu laiku par to drošību, brīdina tevi, seko līdzi un tā tālāk.